Lai vienmēr uzvarētu, ir nepieciešams pakļauties Kristum visās lietās. Pāvila vēstule Efeziešiem, 1. nodaļa, 9. un 10. pants. Dievs, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas Kristus. Gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Dieva mērķis visu apvienot zem vienas galvas Kristus. Gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Kristus ir galva un dzīvības valdnieks. Apostuļu darbi 3.15. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Jāņa evaņģēlijs 1.3. Viņā ir dzīvība. Pravieša Jesajas grāmata 9. nodaļa 5. un 6. pants. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem, jeb pleciem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais Tēvs un miera, pilnības, labklājības valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers, pilnība, labklājība būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebaota dedzīgums. Tas ir teikts par Jēzu Kristu. Viņš ir varenais Dievs un miera, pilnības, labklājības valdnieks. Kad mēs pildām kunga pavēles, tad viņš tiek izpausts savā godībā. Jo vairāk mēs klausām viņu un pildām viņa uzdevumus, jo vairāk viņa godības parādīsies. 3. Mūzes grāmata, 9. nodaļa, no 1. līdz 7. pantam, no 22. līdz 24. pantam un turpinājums 10. nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Un notika 8. dienā Mūzus aicināja Āronu un viņa dēlus un Izraēla vecajus. Un viņš sacīja Āronam: ņem jaunu vērsi par grēku upuri un aunu par dedzināmo upuri, kas abi ir bez vainas, un atved tos tam kungam. Un Izraēla bērniem saki: ņemiet āzi par grēku upuri un gadu vecu telēnu un avi, kuri bez vainas, par dedzināmo upuri, un vērsi un aunu par kaujamo pateicības upuri tā kunga priekšā, un ēdamo upuri iejautu eļļā, jo tas kungs jums šodien parādīsies. Un viņi paņēma, ko Mūzes bija pavēlējis, pie saiešanas teles durvīm, un visa draudze tuvojās un nostājās tā kunga priekšā. Un Mūzes sacīja: šī ir tā kunga dotā pavēle, ko jums būs darīt, lai tā kunga godība jums parādītos. Un Mūzes sacīja Āronam: tuvojies altārim un izpildi tu savu grēku upura un dedzināmā upura kārtību un izdari salīdzināšanu sevis un tautas labad. Tad upurē upuri par tautu un izdari salīdzināšanu viņu labad, kā tas kungs to ir pavēlējis. Pēc tam Ārons pacēla savu roku pār tautu un viņš to svētīja.
Pēc tam viņš devās lejup, kad grēku upuris, dedzināmais upuris un kaujamais pateicības upuris bija upurēti. Un Mūzes un Ārons iegāja sajiešanas teltī. Tad tie atkal iznāca ārā un svētīja tautu. Un tā kunga godība kļuva redzama visai tautai. Uguns izgāja no tā kunga un aprija uz altāra gan dedzināmo upuri, gan taukus. Un visa tauta to redzēja, tie iekliedzās gavilēs un krita uz sava vaiga. Un Ārona dēli, Nadabs un Abijs, ņēma katrs savu kvēpināmo upuru trauku un ielika tur uguni un uzlika virsū kvēpināmās zāles, un tie nesa svešu uguni tā kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt. Tad uguns izgāja no tā kunga, un tā aprija viņus, un tie nomira tā kunga priekšā. Un Mūzes sacīja Āronam, tas ir tā, kā to tas kungs bija runājis, sacīdams, es parādīšos svēts tavā vidū, un visai tautai to redzot, es parādīšu savu godu. Bet Ārons cieta klusu. Vairs nav nepieciešams nest grēka upurus, jo Jēzus Kristus ir upurējis sevi par mūsu grēkiem. Viņš ir mūsu pestītājs un kungs, bet ir svarīga paklausība Kristum, nevis patvaļa. Dievs mums ir devis iespēju saņemt glābšanu caur Jēzu Kristu, ko mēs varam piesaukt un atzīt par savu pestītāju un kungu, kam ir svarīgi pakļaut visu savu dzīvi. Tad viņš kļūst par pestītāju un kungu. Pāvila vēstule Romiešiem 10:13. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Glābšanā tiek izpausta valnieka kunga godība un spēks. Mateja evaņģēlijs 7:21. Jēzus teica, ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Ir svarīgi ne tikai piesaukt un nosaukt Jēzu par kungu, bet darīt Dieva prātu, kas nozīmē uzzināt, kādas vēlmes ir kungam Jēzum, kas ir Dieva prāts, lai to pilnībā izpildītu. Vēstulē Ebrejiem 5:9 ir teikts par Jēzu Kristu. Un pilnību sasniedzis, viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa, par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Pēteris sludināja Jeruzalemes templī par Jēzu Kristu, jo Mūzes ir sacījis, Dievs kungs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem, tāpat kā mani, tam klausait visās lietās, ko tas uz jums runās. Un ik viena dvēsele, kas neklausīs šim pravietim, tiks izdeldēta no tautas vidus. Apostuļu darbi 3:22-23. Dievs mūs ir aicinājis būt par ķēniņiem un priesteriem mūsu Dievam, lai mēs kalpotu viņam pēc viņa gribas svētajā garā. Mums ir jāatceras, ka Dievs ir labs, laipnīgs, bet arī bardzīgs. Pāvila vēstule Romiešiem 11:22. Pravieša Hozejas grāmata 4. nodaļa 1. un 6. pants. Klausaities tā kunga vārdu jūs, Izraēla bērni, jo tam kungam ir pamats norāt zemes iedzīvotājus, tāpēc, ka zemē nav uzticības, nav mīlestības un nav Dieva atziņas. Un mana tauta iznīkst
kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma un tā negrib neko mācīties. Ja tu, priesteri, esi atmetis Dieva vārdu, tad es atmetīšu arī tevi, ka tu vairs nekalposi kā mans priesteris. Tu aizmirsīsi sava Dieva baušļus, tāpēc es aizmirsīšu tavus bērnus. Kā var iznīkt Dieva izredzētā tauta? Aiz atziņas trūkuma. Atbilstoši vārdam atziņa, pravieša Hozejas grāmatas ebreju valodas tekstā tiek lietots vārds, ko var pārtulkot kā zināšanas, pārzināšana, informētība, izpratne, sapratne, saprašana, apjēgšana, vērīgums. Šis vārds pauž spēju redzēt un zināt uz priekšu. Tas nozīmē pazīt Dievu un glabāt atziņas no viņa, glabāt Dieva vārdu sevī, izprast un saprast Dieva mērķus un Dieva prātu. Ja nav šādas sapratnes, var atnākt bojāēja. Dieva vārds dod dzīvību. Dieva pilnīga griba ir pats labākais cilvēkam un aizsardzība pret iznīkšanu. Mēs varam būt prātīgi un izzināt Dieva gribu, to, kas viņam patīk, ko viņš ir ieplānojis šodienai, rītdienai un dzīvot pēc Dieva plāna. Vai arī varam vieglprātīgi necienīt Dieva gribu un dzīvot pēc sava prāta, kā pašiem liekas pareizi, kā pašiem gribas, vai arī varam būt par apstākļu vergiem. Bet pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt un iznīcināt. Jēzus Kristus ir dzīvības ceļš. Patvaļa un lepnums ved bojāējā. Pazemība Dieva un viņa vārda priekšā un paklausība Dieva vārdam aizsargā ceļā no klupšanas un dod dzīvību ar pārpilnību. Dievs mūs ir aicinājis būt par ķēniņiem un priesteriem mūsu Dievam, lai mēs nostiprinātu viņa valstību, lai Kristus valdītu mūsos un caur mums, lai mēs būtu par Dieva priesteriem katru dienu, izplatot Dieva klātbūtni, darot Dieva darbu pēc Dieva principiem, pēc Dieva prāta, saņemot zināšanas no viņa, ko viņš vēlas darīt caur mums un kad. Bet Dievs nevar ļaut mums valdīt pēc sava prāta. Mēs nevaram būt priesteri pa savam, ar savām idejām. Citādi tas kļūst par kalpošanu elkiem, kur Kristus nav kungs. Kristum jābūt par galvu, vadītāju mūsu kalpošanā Dievam, kad mēs pakļaujamies viņam visās lietās, lai izpildītu Dieva gribu. Jēzus teica, ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Jāņa evaņģēlijs 14:15. Mums ir svarīgi turēt un pildīt Dieva vārdu, turēt un pildīt Jēzus pavēles. Pravieša Hozejas grāmata 4:6. Un mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties. Ja tu, priesteri, esi atmetis Dieva vārdu, tad es atmetīšu arī tevi, ka tu vairs nekalposi kā mans priesteris. Tu aizmirsīsi sava Dieva baušļus, tāpēc es aizmirsīšu tavus bērnus. Velns izvietoja lamatas ķēniņam Dāvidam, un viņš tajās nokļuva, grēkoja un dabūja daudzas sliktas sekas. Tas kungs viņam saka caur pravieti Nātānu. Kāpēc tad tu esi noniecinājis
tā kunga vārdu, darīdams to, kas ļauns viņa acīs. Tu esi nogalinājis hetētie Ūriju ar zobenu, un viņa sievu tu esi ņēmis sev par sievu, bet viņu pašu tu esi nokāvis ar Amona bērnu zobenu. Bet tagad zobens vairs neatstāsies no tava nama uz mūžīgiem laikiem, tāpēc, ka tu esi mani nonievājis, un tāpēc, ka tu esi ņēmis hetieša Ūrijas sievu ar nolūku, lai tā kļūtu tava sieva. Tā saka tas kungs, redzi, es likšu nelaimē nākt pār tevi no tava paša nama, un tev to redzot. Es ņemšu tavas sievas un tās nodošu kādam tavam tuviniekam, lai viņš guļ ar tavām sievām gaišā dienas laikā, saulei spīdot. Jo to, ko tu esi darījis slepeni, to es atdarīšu visa Izraēla priekšā un mirdzošas saules gaismā. 2. Samuēla grāmata, 12. nodaļa, no 9. līdz 12. pantam. Kad cilvēks noniecina Dieva vārdu, viņš nonievā to kungu. Dāvids noniecināja Dievu, kad grēkoja, paņēma Batsebu sev un nogalināja viņas vīru caur amoniešiem. Dāvids noniecināja Dieva likumu, Dieva vārdu, nepaklausīja Dievam un ar to nonievāja Dievu, neizrādīja cieņu un godu pret pašu Dievu. 2. Samuēla grāmata, 12. nodaļa, 13. un 14. pants. Tad Dāvids sacīja Nātānam, es esmu grēkojis pret to kungu. Un Nātāns atbildēja Dāvidam, tad nu tas kungs arī tavus grēkus piedod, tev nebūs mirt. Bet tāpēc, ka tu ar šo darbu esi tiešām devis iemeslu tā kunga ienaidniekiem viņu zaimot, tāpēc arī dēlam, kas tev dzimis, neglābjami ir jāmirst. Dāvids domāja, ka viņš lūgs Dievu, un Dievs apžēlosies pār viņa dēlu, bet Dievs savu vārdu precīzi izpilda. Un, kad Nātāns atgriezās savā namā, tad tas kungs sita to bērnu, ko Ūrijas sieva bija Dāvidam dzemdējusi, ka tas palika uz nāvi slims. Un šī bērna dēļ Dāvids meklē Dievu, un Dāvids iesāka gavēni, un, kad viņš pārnāca, tad viņš pārnakšņoja visu nakti gulēdams uz zemes. Tad celās viņa nama vecei, lai pār viņu noliekušies viņu pieceltu no zemes, bet viņš to nevēlējās un neēda maizi kopā ar tiem. Un notika, ka 7. dienā šis bērns nomira, un tad Dāvida galma ļaudis baidījās viņam pateikt, ka bērns ir miris, jo viņi domāja, ja jau viņš mūsu balsi neklausīja, kad bērns vēl bija dzīvs, kā tad tagad mēs pateiksim, ka bērns ir miris, ka viņš nenodara sev ko ļaunu? Bet Dāvids redzēja, ka viņa galma ļaudis savā starpā klusi sačukstas. Tad Dāvids nomanīja, ka bērns ir miris, un Dāvids jautāja saviem galma ļaudīm, vai bērns ir nomiris, un tie viņam atbildēja, jā, viņš ir miris. 2. Samuēla grāmata, 12. nodaļa, no 15. līdz 19. pantam. Kad ķēniņš Dāvids aizmirsa Dieva likumu, noniecināja Dieva principus un darīja grēku, ar to viņš nonievāja Dievu, tāpēc, ka Dievs nav atdalāms no sava vārda. Un Dievs teica Dāvidam, ka zobens vairs neatstāsies no viņa nama uz mūžīgiem laikiem. Dāvids aizgāja pa savu ceļu, un tas atnesa viņa dzīvē apspiestību un bēdas.
Dāvida gājums viņam kļuva nepatīkams. Vēlāk viņš arī bēga prom no sava paša dēla Absaloma, kurš vēlāk tika nogalināts. Mums ir svarīgi glabāt Dieva vārdu, uzzināt Dieva vēlmes un prātu, uzzināt, kādi viņam plāni mūsu dzīvei, katrai mūsu dienai, lai mēs nenovirzītos no ceļa, bet ietu pa Dieva miera un prieka ceļu bez klupšanas. Jēzus saka, redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Svētīgi, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Ārā paliek suņi, burvji, netekļi, slepkavas, elku kalpi un visi, kas mīl un runā melus. Es, Jēzus, esmu sūtījis savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā rīta zvaigzne. Jāņa atklāsmes grāmata 22. nodaļa no 12. līdz 16. pantam. Jēzus Kristus lūdza Dievu, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņu atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Jāņa evaņģēlijs 17:3. Mums ir mūžīgā dzīvība, kad mēs zinām un pazīstam Dievu un Jēzu Kristu personīgi, pazīstam viņu būtību, viņu dabu, viņu vēlmes, kas viņiem ir sirdī. Bet tas nozīmē ne tikai atzīt Dievu, bet dzīvot saskaņā ar Dieva vēlmēm, dzīvot pēc Dieva vēlmēm, izpatīkot viņam katru dienu, nesot sevī Dieva vēlmes, lai Dieva vēlmes kļūtu par mūsu vēlmēm. Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Jāņa evaņģēlijs 14:6. Salamana pamācības 14:8. Sapratīga vīra gudrība ir tā, ka viņš neko savā ceļā neatstāja neievērotu, bet neieguļķība ir pašapmāns. Sapratīgais seko Kristum. Sapratīgais ir uzmanīgs pret savu ceļu, zina Dieva gribu savai dzīvei. Viņš saprot savu ceļu, viņš ievēro, apdomā, apsver, ņem vērā un atšķir savu ceļu, ko viņam personīgi Dievs ir paredzējis darīt un kurā laikā, kur viņam ir jāiet pēc Dieva plāna. Tā ir viņa gudrība ievērot savu ceļu, bet ceļš bez apdoma ieved maldos, noved prom no ceļa, noved uz ļaunu platu ceļu. Lai zinātu Dieva plānus un dzīvotu saskaņā ar tiem, kā patīk Dievam, nepieciešama nodošanās, pazemība tā kunga priekšā, vēlme izpatikt tam kungam. Nepieciešams pielikt pūles, lai meklētu to kungu, viņa vaigu, lai iepazītu viņu, lai iepazītu viņa sirdi. Ir nepieciešams iet viņa mierā, viņa atdusā, pastāvīgi būt sadraudzībā ar viņu. Nepieciešams iedziļināties Dieva vārdā, pētīt svētos rakstus, mācīties no Dieva vārda, apdomāt to, iegaumēt to un glabāt savā sirdī, lai zinātu Dieva sirdi un nesajauktu
Dieva balsi ar sātana maldiem un norādījumiem. Pāvila vēstule Kolosiešiem 1. nodaļa no 9. līdz 14. pantam. Tāpēc arī mēs, kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem. Un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Pāvils lūdz par ticīgajiem, lai viņi būtu bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu un visā pilnībā izprastu Dieva gribu. Tajā ir jāpieliek pūles, ir jācenšas saprast, kāds ir mūsu kunga prāts. Ir jākrāj sevī atziņas par Dieva vēlmēm, lai varētu visā pilnībā izprast Dieva gribu. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 15. līdz 17. pantam. Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Ir svarīgi censties saprast, kāds ir mūsu kunga prāts. Tas nozīmē iedziļināties Dieva vārdā, pielikt pūles lūgšanā, alkt pēc tā kunga, vēlēties izpildīt tā kunga gribu, jautāt Dievam, kādas viņam ir vēlmes, krāt sevī atziņas par Dieva gribu, jo dienas ir ļaunas, pilnas ar sarežģījumiem. Tāpēc ir svarīgi izzināt un saprast Dieva prātu šim laikam. Vai var izpildīt Dieva gribu, to nezinot? Tikai caur Jēzu Kristu mēs varam izpildīt Dieva gribu. Tikai caur Jēzu Kristu mēs varam slavēt viņa vārdu. Tikai ar Kristu mēs varam atnest augļus Dievam. Tāpēc ir tik svarīgi būt savienotiem ar mūsu kungu, uzturēt saikni ar viņu pastāvīgi, lūgt bez mītēšanās Dievu, bagātīgi piepildīt sevi ar Dieva vārdu, piepildīties ar svēto garu, slavēt to kungu, lūgt mēlēs, celt sevi ar garīgām dziesmām. Mēs nekad nevaram būt neitrāli vai darīt kaut ko tāpat vien. Mēs vai nu nesīsim labumu kopā ar Kristu, vai arī nesīsim ļaunumu, vai nu pildīsim Dieva gribu, vai pildīsim vēlna kārības. Lūkas evaņģēlijs 16:13. Jēzus teica, neviens pie mājas piederīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs? Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Lūkas evaņģēlijs 11:23. Jēzus teica, kas nav ar mani,
tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāj, tas izkaisa. Vai jūs tiešām saprotat svarīgumu vienmēr pakļauties Jēzum Kristum? Vai jūs esat izvēlējušies bīties to kungu, lai vienmēr paklausītu viņam? Ir svarīgs jūsu lēmums. Es iedziļināšos Dieva vārdā, lai iepazītu Dieva sirdi un viņa vēlmes. Es centīšos būt uzmanīga pret Dieva vārdu un viņa vadību. Lūgšana. Dievs Tēvs, lūdzu Tevi, Jēzus Kristus vārdā, dod man gudrības un atklāsmes garu, lai es labāk Tevi izprastu. Apgaismota gara acis, lai es zinātu, kādu cerību dod Tavs aicinājums un kādu godības bagātību Tu savējiem liec iemantot, un cik pārlieku liels ir Tavs spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Tu esi parādījis Kristū, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Atver manas garīgās acis, lai es redzētu visu, ko Tu vēlies man parādīt. Dievs Tēvs, lūdzu Tevi, Jēzus Kristus vārdā, novāc prom jebkuru garīgu traucēkli un visu, kas ir aptumšojis manas acis, un visu, kas traucē man redzēt ar garīgām acīm. Dod man redzēt un saprast to, ko Tu esi paredzējis man. Kungs, dod man redzēt vēlna lamatas, kuras viņš mēģina izlikt pret mani. Dod man izšķirt to, ko es nesaprotu. Kungs, rādi man, kā es varu būt par svētību Kristus miesai, kad Tu atver manas acis, lai es saprastu Tavu vārdu. Izmanto manas dāvanas, lai es būtu par svētību citiem manā gaitā ar Tevi. Dod man Tavu gudrību un garīgu sapratni. Vadi mani pa to ceļu, ko Tu esi sagatavojis man. Dod man vienmēr redzēt Tevi un Tavu godību savā priekšā. Dod man saprast Tavu prātu. Dod man zināt, ko un kad Tu vēlies darīt caur mani. Ticībā es pieņēmu Tavu neierobežotu spēku un žēlstību katram darbam pēc Tava prāta. Es Tev pateicos par pilnīgu prieku, ko Tu man esi devis Jēzu Kristu. Dod man dzīvot pilnīgā saskaņā ar Tavu gribu, pakļaujoties Tev, dzīvot saskaņā ar Tavu vārdu. Es Tev pateicos par to, ka Tu esi mana aizsardzība, Tu esi mans uguns mūris un akmens pils. Lieto mani, kā Tu esi lietojis Jēzu Kristu uz zemes, lai dziedinātu slimos, lai atbrīvotu nospiestos, lai vestu cilvēkus pie glābēja Jēzus. Kungs, izlej savu svēto garu pār mani, lai es visu darītu svētā gara spēkā. Kungs, palīdzi man uzlikt rokas un dziedināt slimos Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Pārbaudiet katru savu vārdu, darbību un domu. Vai ar to jūs pakļaujaties Kristum vai pretojaties Kristum?